Varbūt labs treneris ir tas, kurš klientu aizved pie tā lielā dibena. Ļoti bieži tas ir negatīvais, jo tev cilvēki saka, ka tev skauž. Kāpēc viņi taisa kursus Instagramā? Viņai vajag naudu. Tiem treneriem galvenais ļoti lielai daļai, kur tiešām arī nav tik kompetenti un izglītot, viņi cenšas kaut ko iesmērēt visiem. Es saprotu, ka tur ir tas piķis lielais. Sveiki! Šīs dienas podkasta viesis ir Monta Priede. Viņa ir mamma, fitnesa trenere, kinoloģe un satura veidotāja. Sveika, Monta! Sveiks! Šodien mēs ar Montu pārunāsim arī nedaudz noteikti par to satura veidošanu. Un noteikti parunāsim arī kaut ko par fitnesu, jo Monta ar to nodarbojas, un viņa šobrīd arī studē RSU par veselības sporta speciālistu. Un tu jau esi pēdējā finiša taisnē. Es gribēju sākt ar to, varbūt, lai tu pastāsti vienkārši, kā tu nonāci īstenībā līdz tai satura veidošanai arī, jo es jau tevi ļoti sen zinu kā satura veidotāju. Es ļoti sen jau zinu, ka tu satura veido, un tieši tas suņu saturs, man liekas, bija daudz vairāk tev nekā šobrīd. Šobrīd tu baigi aktīvi vispār neesi, teiksim tā tajā, man liekas, pašā tīrā, kad tu neliec tik daudz tās lietas, bet tevi es noteikti zinu daudz, un man liekas arī pirms gadiem 3-4, kad runa bija par kaut kādiem suņiem, un par dzīvniekiem, tad tu biji tā, kas pirmā ienāca prātā. Un mēs arī par to, kā, man liekas, mēs iepazināmies, tur arī bija tā, ka tu man sekoji, tad es tev pēc tam atsakoju pretī, tad, kad tu sāki nodarboties arī ar sportu, un tad mēs kaut kā nonācām. Bet kā tu nonāci vispār līdz fitnesa trenera kvalifikācijai, kas jau tev ir, un kā tu sāki arī to kinoloģiju sākumā? Jā, suņi bija pirmie. Un kinoloģija sāku dēļ, kā jau lielākā daļa, man liekas, dēļ saviem suņiem. Tev ir suns, saproti, ka tev interesē viņu izzināt kaut kā padziļinātāk, un iespējams, tu gribi kaut kā profesionāli ar to arī nodarboties un palīdzēt citiem. Un tad kinologa profesija, man liekas, tāds loģiskais nākamais, kas ir jādara. Plus, man tā bija arī kaut kādā ziņā izeja, arī, kas ir saistīts ar saturu, tas saistās arī ar pašu satura veidošanu. Izēja varbūt no tās ikdienas, kurā es dzīvoju pirms tam, jo es ļoti daudz gadu strādāju valsts pārvaldē, ko daudz nezinu. Es biju tas 8 līdz 5 cilvēks, un es vienkārši izdegu, kā, man liekas, viss, kas strādā valsts pārvaldē. Un es gribēju darīt kaut kādu savu lietu, kas mani neierobežo lokācijas ziņā, laika ziņā, ka es varu tā diezgan elastīgi veidot to savu dienu. Un tas sagāja roku rokā arī ar šo kinoloģiju. Es atradu interesējošu sev tēmu, kas ir svaigbarošana un arī zoopsiholoģija. Un tad es tā kā koncentrējos vairāk uz šīm divām tēmām. Mazāk suņu apmācību, vairāk varbūt šī zoopsiholoģija un tas, ko sunīts ēd. Un es sāku par to rakstīt. Un toreiz svaigbarošana bija viens no tādiem pirmajiem blogiem, kas bija par suņu barošanu, kas bija latviski. Un tas mans mērķis bija savā ziņā popularizēt šo svaigbarošanu un izveidot vietu, kur šī visa informācija ir latviskota, lai viņa būtu vienkārši pieejama arī tādiem cilvēkiem, kas varbūt nerunā angliski. Un tad es vienkārši sāku publicēt visādus rakstus par to un publicēt gan Facebookā, gan arī Instagramā. Un tā tie cilvēki man atrada. Un tad man izveidojās tāds foršs suņu burbulīts. Tad es nodarbojos ar sportu, bet es vēl nebiju fitnesa trenere. Un es vienkārši pavadīju aktīvu ikdienu ar saviem suņiem, outdoorā. Kad mēs dzīvojam Rīgā, es taisīju arī, protams, kurš suņu cilvēks pirmsākumos nav taisījis kafejnīcu apskats ar suņiem, un tad mēs gājām uz visādām pet-friendly kafejnīcām, un tad taisījām par to informas, rādījām, kur vispār mēģinājām parādīt, kā ir tā vide arī Rīgā, varbūt ar suni pieejama. Un, kad mēs pārācāmies uz Ogri, tad jau tas vairāk, protams, bija par outdooru, par sportu, un mēs ar suņiem kopā skrējām, nodarbojamies ar bikejorinu, canicross, common sportu, tā kā viss tas, un tā arī, man liekas, tā atpazīstamība auga. Un tur arī tika taisīts tāds apzināts saturs par suņiem. Tagad jau tas viss ir transformējies tik daudz dažādās citās versijās, kad es mainos un arī tas saturs mainās. Man liekas, viņš tā ļoti dabiski pāriet, iet man līdzi un nav tā, ka es mēģinu
saglabāt kaut kādu ilūziju, kas tur joprojām, es nenodarbojos ar kanikrosu, ar bikejorinu, mums ir šobrīd suņu intereses un manējās tiek apvienotas vienā treniņā, kas ir vienkārši skriešana, bet tas saturs ir izmainījies līdz, tāpat kā es esmu ļoti izmainījusies, un tie cilvēki nāk, un es domāju, ka manā saturā ir, man liekas, ka viņš nav tāds vienvērtīgs, kad ir cilvēki var atrast, vairākas intereses var atrast pie manis kaut ko, kas viņiem varbūt patīk, un tas suņu saturs vairs nav tik aktīvs, protams, vairāk tas ir šobrīd par fitnesu, par sportu, jo tā ir man otrā profesija, tā ir man naudas pelnīšana. Tas ir tas, kur ir arī šobrīd mani kaut kādi personīgie mērķi. Man ir jau kaut kādi izveidojušies lielāki, ko es gribu realizēt, un es to rādu. Bet es darbojos arī joprojām suņu lauciņā. Es par to netaisu tik aktīvu saturu. Man vienkārši nav kapacitātes tam. Es varētu, bet es nespēju raut uz 100% pilnīgi visās dzīves jomās. Un tad kaut ko es prioritizēju vairāk un kaut ko es uzlieku priekšplānā vairāk. Bet joprojām es veidoju saturu Rimī mājdzīvnieku klubam, kas ir, es veidoju rakstus. Un viņš, es veidoju saturu citā platformā, kas nav manējā. Parētam, kad es ieju apstos, tur ir kaut kādi 7 raksti, ko es neesmu pārpublicējis savā Instagramā. Tad es sataisu storijas mērījumu, bet es varētu pacensties vairāk. Jā, kā tas fitness treneris tev sanāk, ka tu jau to C kategoriju nokārtoji, cik sanāk sen? Es pabeidzu Kīnolūgas un, manuprāt, pēc gada C kategoriju 4 gadi atpakaļ. Kaut kas tāds. Nu, tad pēc tam tu tagad saprati, ka tu gribi laikam padziļinātāk mācīties to visu, un tāpēc tu aizgāji uz vēršu mācīties. Jā, es pabeidzu C kategoriju, un cik atklāti mēs šeit runājam, man jāsāk filtrēt. Cik atklāti tu gribi runāt, principā? Ja tu domā tieši par izglītības līmeni vai to, ko tu tur iegūsi? Jā, es runāju par to, ka man liekas, ka tā C kategorija ir kaut kas, kur tu vari noskaidrot, vai tu gribētu būt treneris. Tas ir tāds tā kā insights tajā laukā. Tas ir, piemēram, tu neko nezini par fitnesu, par fiziskajām aktivitātēm, un tad tu tā atver durvis caur C kategoriju, un tu tā kā vari apskatīties uz to lauku, bet tu viņā vēl tā kā īsti neie iekšā. Tas nav tāds padziļināts zināšanas, un, manuprāt, un arī tas, ko man arī prasīja pie iestāšanās stradiņos, man prasīja, kāpēc tev jau ir, kāpēc tu atnāc. Un es tā arī toreiz atklāti pateicu, tāpēc, ka man liekas, ka ar to nepietika. Jo man, tad, kad es pabeidzu C kategoriju, man nebija tā pārliecība, ka es varu iet strādāt uz džimu. Nebija. Es nejūtos gatava. Un es saprotu, ka šis ir tas lauks, kur jo vairāk tu mācies, jo vairāk tu saproti, ka tev vēl ir ko mācīties. Bet ir jābūt kaut kādai sajūtai iekšā. Tagad es, jūtos droši. Es varu novadīt treniņu, man nav bail. Es jūtos droši, un tas ir, nāk arī ar kaut kādu pieredzi, bet es jūtos, ka es pārliecināta par to, ko es daru. Ko es stāstu? Es jūtos pārliecināti. Vai es tā jūtos, ka es pabeidzu C kategoriju tos pāris mēnešus? Nē. Tā C kategorija... Un es pabeidzu Covidā attālināt. Jā, es arī. Un kādā C kategorija, tas, kā viņi šobrīd to reklamē, principā, ja tev jau ir spēcīgs priekšzināšanas un tu jau nodarbojies ar to sportu, tad tu it kā izēji to nākamo līmeni, lai iegūtu papīru, ne tik ļoti, lai tu iegūtu tās specifiskās zināšanas tajā sportā. Jo tā ir C kategorija, tad, kad viņam mācies, tur par tavu sportu nemāca neko. Tur ir māca par visiem sportiem tādu, īstenībā ne par vienu, bet vienkārši tās lietas, kas tev noderēs jebkurā sportā, par ko tu mācies. Jo tur nav tikai fitnesa treneri, tur ir arī basketbola treneri, volejbola un tam līdzīgi. Tur vienkārši kaut kāda padziļināta anatomija un tā, bet tieši tā, ka tas kurs ir relatīvi īs, un ja tu neesi jau padziļināti nodarbojies ar sportu vai jau pētījis vai darījis,
Es teiktu, ka, protams, viņš tevi absolūti nesagatavo nekādam darbam. Tas ir vienkārši papīrs, ko tu vari iegūt. Un manā gadījumā bija tā, ka es arī viņu izgāju tajā Covid laikā. Un, es būšu atklāts, ka es tur nepieslēdzos gan nevienai lekcijai, jo es vienkārši pieslēdzos uz eksāmeniem un vienkārši viņus nokārtoju. Jo es jau biju tos gadus neskaitāmus lasījis un pētījis un darījis to visu iepriekš. Un kaut kā es nebiju saņēmies, lai mācītos īsties lielajās skolās, kur man vajadzēja vienkārši darīt pēc vidusskolas. Nebiju pārliecināts par to, ko es gribu, un tad es tā ļoti novilku visu garumā. Bet tieši tā tur arī, un runājot ar cilvēkiem, loģiski saprotams, ka viņa neiedod tās zināšanas, kas tev īsti ir vajadzīgas, lai tu būtu pilnībā kompetents. Tu vienkārši iemācies, un pašās beigās jau vēl tas, ka tev ir jāraksta tas kursa darbs par to tavu sportu, par tām lietām, ko tev īsti neviens nemāca. Tātad kā iet un tās progresijas, viss pārējās, neviens jau to īsti nestāst. Tev it kā jau ir jāzina pašam. Bet kas arī nozīmē to, ka tev it kā jābūt ar spēcīgām priekšzināšanām, un šis ir vienkārši papīrs, ko tu iegūsti, nemācoties 2 vai 3 gadus, kā tu šobrīd mācies. Jā. Tāpēc, viņš noteikti ir kaut kādi plusi, ir mīnusi, bet ja tu no nulles principā aiziet uz turieni un domā, ka tu būsi labs treneris, protams, tur tas noteikti nebūs tas labākais ceļš. Kaut ko iegūt, kaut kādas zināšanas, anatomijas un tam līdzīgi viss ir forši, bet, kā jau mēs esam iepriekš runājuši un daudz runājuši, un arī, ko nesagatavo arī tās lielākajās skolās, ir tas praktiskais darbs ar to klientu. Un tā jau ir viena no tām problēmām, ko man liekas akadēmiskajā vidē, ir jāsavieno daudz vairāk un jāmāca tieši tās lietas, kā strādāt ar klientu un ko tam klientam tieši vajag. Arī runājot iepriekšējos podkastos, tā liekas, ka viss, ko tu dari, ka tavs darbs sastāv no stāvēšanas, tu maini tehniku, trenē visu laiku. Tur ir tā, ka ļoti bieži tu vienkārši iepazīsti ar cilvēkiem, viņš jau kaut kādu līmeni sasniedz, tu viņam palabo un pārējo laiku tu vienkārši sarunājies ar viņu. Un tu veido to saikni, veido to draudzību, ne tik ļoti, ka tu tur trenē un tu māci un tu rādi. Cik tu vari to vienu tehnisko izpildījumu mainīt? Protams, ka viņš tur samainīsies un tu visu kaut ko vari pielabot, bet nebūs jau mūžīgi, ka tu to vari. Ja tas cilvēks nāk gadu vai 2, tur vajadzētu būt jau tādam līmenim, ka viņš gan īsti to pats izdarīt. Un tas darbs ir tāds, nav tas tik tā, kā visam liekas, vai arī tas, ka tur uzreiz nāks daudz klienti un būs daudz naudas. Tavā gadījumā, protams, daudz naudas, daudz klienti, jo tu jau esi pazīstama, bet citiem, kuri iet to ceļu atkal. Bet, kā tev šobrīd pašā liekas, ka, tu jau teici, ka tu jau esi iegūsi diezgan daudz, bet tev, piemēram, arī, ja kāds skatās, un viņš tieši domā salīdzināt to C ar to RSU, tev ir, ko tu varētu pateikt, kas varbūt pietrūks, jo tu šobrīd esi pašā finiša taisnē? To arī nepietiek. Tu saproti, un ir ļoti maz. Man liekas, ka varbūt paliek tā kā labāk, kad man liekas, ka tā kā tie cilvēki daudz paliek apzinīgāki un mēģina izprast tiešām to jomu, kurā viņi strādā. Ir ļoti daudz, kur vienkārši pabeidz C un aiziet uz... tu zini, par ko es runāju. Es nevaru tiek atklāt, bet arī ar to B nepietiek. Un ja tu gribi būt labs treneris, ir tāpatās tas papildus darbs jāieliek. Lai vai kā, un ir jāmeklē iespējas, kā dabūt šo praksi, un ir jāmeklē arī, manuprāt, man liekas, mans gājiens ar tevi bija diezgan tāds apzināts un tāds stratēģisks. Kāpēc es sāku pie tevis trenēties? Jo es meklēju cilvēku, kurš, manuprāt, ir ļoti kompetents un no kura es varu mācīties. Tas pats ir, kāpēc es pīlānus trenēju skriešanu. Kurš var sastādīt? Bet man interesē, lai es esmu pie tās jomas speciālists, lai man ir kaut kāda cieņa pret viņu, respekts, lai es zinu, ka viņi tās zināšanas man kaut ko varēs dot, un es jau viņas arī izmantoju. Eduard, tev plānu varētu man sastādīt, iespējams, daudzi, bet man jau interesē tas, ko tu runā. Ne jau man interesē, varbūt tur sasniegt, man ir kaut kādi arī fiziskie tie mērķi un tā, bet man jau interesē no tevis vienmēr izvilkt kaut ko vairāk. Un tāpēc es arī pie tevis, un tas bija diezgan strateģiski, ka es piedalījos powerlifting sacensībās. Tajā mācību gadā, kad mums tas bija arī, bija uz atzīmi, kad man gāja šī specializācija trenažieri, un tas man bija kā papildus tāda informācijas iegūs vieta. Un man tas ir devis nenormāli daudz, un es no tā esmu ļoti daudz iemācījusies.
vai man būtu pieticis tikai ar to, ko es iemācījos skolā? Nē. Un tāpat B kategorija ir labāka par C. Ir. Tad tu iedomājies, kas notiek C, bet ar to tāpat nepietiek. Nav gan. Es nezinu, kā ir, ka to ir uz bakalaura. Es to vairāk arī nekad neuzzināšu, diemžēl. Jo mums vienkārši tikās. Bet nu jā, nu tā kā tev ir jārok, un es neuzskatu arī to, ka man tās mācības beigsies pēc tās B kategorijas iegūšanas. Nē, tā vispār informācijas pārpilnība, tas, cik ātri mūsdienās viss mainās, un man liekas, paliek arvien kompetentāka tā profesija. Nu, man liekas, ka viņi paliek arvien vairāk tāda science-based, kad cilvēki grib izzināt, un tas informācijas apjoms liels, un tev ir jātur tam līdzi. Tu nevari pabeigt B kategoriju un viss, un tagad visu mūžu strādāt ar tām zināšanām, ko tu iegūti tajā punktā. Nu, nē. Un kāds pierādīs kaut ko citu vēl. Kaut ko izpētīs vēl kaut ko. Parādīsies vēl kaut kādi trendi. Tev visam visu laiku ir jātur līdzi. Tā jau ir, tas jau ir par to vienmēr, un ko es vienmēr stāstu arī par sevi. Tā, kad es kaut kādus pāris gadus trenējos, man bija sajūta, ka es zinu visu. Jā. Man bija kaut kā 3 gadi pagājuši, bet es vispār izskatījos tā, ka es netrenējos, bet tā sajūta, es jau zinu visu. Un tad jo vairāk tu sāc saprast, jo mazāk tu zini īstenībā, jo saproti, ka ir tik daudz vēl informācijas, kas ir jāmācās, jāliek iekšā, un ar katru gadu, ko tu vairāk iemācies, ir sajūta, ka tu vēl soli apakaļ ej. Tajā ziņā, kad vēl tik daudz zināšanas, ko iegūt, vēl tik daudz, ko saprast, un vēl tik daudz, ko iemācies, un tu nekad arī nevari tikt līdzi tam visam. Jo man arī, savā ziņā lielāko to daļu no tos vairākus gadus, tad, kad es esmu atnācis mājās no citiem darbiem, ko es strādāju, vai kad es brīvajā laikā, es skatījos tikai video par fitnesu, stundām ilgi, gan lasīju kaut kādus pētījumus, gan skatījos video, gan skatījos, kā citi treneri māca citus, kā kaut ko iegūt. Es stundām ilgi to pavadīju. Tas nebija tā, ka es vienkārši, man patika trenēties zālē, es vienkārši kaut ko darīju. Es stundām ilgi meklēju, kā pareizāk darīt šo, kā labāk uzlabot šo. Pārsvarā jau priekš sevis tā pirmā doma jau nebija, ka man jāiet kāds trenēt, bet tas vienkārši, protams, aiziet tā, kad tu jau sāc saprast, ka tu vari dalīties ar tām zināšanām, ko tu ieguvis vairāk gadu garumā, un tad tu vienkārši esi tas kompetents, nevis tā, ka tu patrenējies 2 gadus, tu dabū lielu bicepsu, platus plecus, un tagad tev liekas, ka tu esi treneris, un tā arī ir tāds, es esmu tur uzkačājies, un man ir baigā prese, un visi domā, ka tu esi tur baigi kompetents. Jā, tā, realitāte ir nedaudz savādāka, kad ir jāmācās un visu laiku ir jāstāsta, un tev tiešām jāiet līdzi visam, un jo daudz, kas iznāk, un kaut kādas jaunas pētījumi vai kaut kādas metodas, loģiski, ka, teiksim tā, tās pašas metodas, kas strādāja pirms 50 gadiem, vienkārši ņemt un močīt, tas joprojām strādā. Jā, ir kaut kādas nianses, delikātākas, jā, bet ja tev nav tas, ka tu to dari, un nav biežuma, un nav tas, ka tu ieliec kārtīgu sniegumu, nekāds rezultāts nebūs. Vienalga pēc kāda zinātnes tev ir jāiet un jāstrādā. Ir smagi jāstrādā un visi jāziedo tas laiks, ko tu tur esi, smagām darbam. Un ja tu to nedari, tas rezultāts arī nenāk. Un, realitāte ir tāda, ka pēdējo gadu laikā, piemēram, kaut kādā hipertrofijā vai tam, es neesmu gatavs ielikt to sniegumu. Un viss, un tāpēc es arī varbūt izskatos, kā es iztos, jo, man nav tā īsti, kā saka, tas, ka tu vari ieiet tajā tumšajā istabā un tevi ieslēdz, un tu tā kā vienalga, tu cīnies cauri. Vienkārši es negribu, es nedaru. Un tas ir par to, ka nav tā, ka visi treneri vai arī, ka tu esi kaut kāds augstāka līmeņa sportists, ka tu tur iesi un trieksies, un tā vienā brīdī tu vienkārši vai izdedz un saproti, ka tas nav tas, ko tu gribi, un nepatīk. Tāpat kā es iepriekš teicu, es varu saņemties pacelt to smago vilkmi tā, ka man acis sprāgst laukā, bet es nevaru saņemties tam 15 atkārtojumiem bicepsam, jo vienkārši tas liekas vēl sliktāk nekā to vilkmi celt. Es nevaru atkal tāda tipa sāpes. Es varu, ka ir grūti, bet man nepatīk tās ilgās, tās sāpes, tā kā crossfitā, ka tev tur aizstās elpa, jā, un tev tur zilas lūpas ir, un tas atkal nav tas, ko es varu. Paldies Dievam, tas ir beidzies, ne? Viņš jau nav beidzies. Šobrīd viņš ir. Bet, ar to crossfitu šobrīd ir interesanti, ka vienkārši crossfitam ir mainījies nosaukums, un šobrīd ir cross-training, tāpēc, ka visas komerciālās zāles sāk adaptēt to konceptu, un šobrīd dot parastiem cilvēkiem, kas nozīmē, ka lielās zāles lēnām samazinās, un tas pievienojas tur, bet vai tomēr no tām lielajām zālēm, tur ir kompetentāki cilvēki, kas tiešām to sportu un ir labā līmenī, un tajās mazajās zālēs, kur ir vienkārši treneri, kuri domā, ka viņi tur ir vienreiz dzīvē uzsnačojuši, tagad viņi varēs mācīt kaut ko tādu, tā, protams, nav.
Un es ļoti respektēju, jo arī cilvēkus, man arī ir draugi, kur ir augstā līmenī tajā crossfitā, un viņi ir vienkārši nežēlīgi atlēti. Jā, tas nav tā, ka viņi tur kaut ko vienkārši kratās pie tā stieņa, bet viņi ir tik spējīgi noskriet maratonu, viņi spējīgi noskriet 5 km zem 20, zem 18 minūtēm, jā, pēc tam atnākt uzcelt 200 vilku, viņi pietapties. Katram viņam ir lūzuma punkts fiziskais. Protams, tas ir, viss sports, un tas, kad ir profesionāla pieeja, tu jebkurā gadījumā tieši tā. Bet, piemēram, ja man cilvēki prasa, ir dažādi fiziskās aktivitātes veidi, es crossfit nekad neieteikšu. Tas ir kaut kas savādāks, jo tāpēc, kā mēs runājam vienā no podkastiem ar Aivi, ir bāze, kas ir nepieciešama parastam cilvēkam, parastā bāze ir vienkārši spēka treniņi, un visticamāk gadu vai 2, līdz tu vispār vari likt kaut ko klāt, jo tur jau ir tā atšķirība, ka tu nevari attīstīt jaudu vai ātrumu, lekt pāri kastēm, lekt uz priekšu un nesko darīt, ja tu vispār neesi gatavs tam. Ir īpaši, ja tu izdomā, ka tu trenēsies 35 gadu vecumā, un tu nekad dzīvē to neesi darījis, loģiski tos ķermenis nav gatavs kaut ko tādu darīt. Tu vari mēģināt, bet tu vienkārši ļoti daudz paaugstina traumu risku. Un tas pats jau arī, kā vienmēr es saku, tev ir tie 2 treneri, jā, un tie 2 treneriem ir katram savs, ka viens grib, lai tu dari vairāk to, un otrs treneris grib, lai dari tikai to, vai ne? Un ir tam balansam, un tāpēc ir arī tik svarīgi, lai cilvēks saprastu, izglītotos, ka viss ir vajadzīgs. Tu nevari tikai spēka treniņus vai tikai tos aerobos, visu treniņus. Ir vajadzīgs. Man prieks, ka tu esi nonācis līdz šim. Nē, es jau vienmēr esmu nonācis atklāsmē, bet vienkārši man nekad nav gribējies to darīt. Man ir tā cikliski, es esmu cilvēks, kam ir visbriesmīgākā pieeja lietām, esmu ļoti līn uz vienu ieciklētu lietu. Un tā kā iepriekšējā podkastā Ilona runāja, viņa dara to, viņa ļoti patīk, bet viņa arī savam saprātam dara kaut ko citu, kas viņa ļoti patīk. Man bija tāds, noliksim saprātu malā, mums ir mērķis, mums ir jādara viss, lai mēs to izdarītu, un vienkārši darām, un tu saproti, ka vienā brīdī tu esi izdarījis, tu vairs negribi, bet tu vienkārši spiedzi sevi darīt to, ko tu ļoti negribi, jo tu uzlici sev kaut kādu mērķi, ka tev ir jābūt tur augšā, un tu sasniegsi viņu kā jebkā. Un tā jau arī ir augsta līmeņa sportistiem, un tāpēc arī ir tās problēmas, kāpēc augsta līmeņa sportistiem ir depresija un pārējais. Tu vienkārši, ja tu dabūtu traumu, visa tava identitāte, viss ir salauzta. Kas tu tagad esi? Ja tu visu mūžu bijis profesionāls sportists, tas īstenībā ļoti tāds brutāla profesija, kurā aiziet. Tu vienkārši izdomāsi, jābūt, un vienā brīdī arī beigsies. Tā kā paies kaut kāds laiks, kad tu vairs nevarēsi konkurēt ar jaunajiem, kaut kādos sportos, un tev nāks vienkārši prom. Un kas ir nākamais, ko tu vari darīt, tev jāsāk. Tu visu mūžu biji sportists. Tu visu mūžu cēlies, kad dienu treniņš tādu, treniņš pēc 3 stundām, treniņš vēl pēc 3. Un tad vienā brīdī saproti, viss tas ir beidzies, un tad tev ir tāda krīze savā ziņā. Bet, tas viss ir, ja tā pieeja ir tāda, kāda ir, un runājot tieši par to, kad ir joprojām un tie spēka treniņi un otrādi, kad ir vajadzīgas abas lietas, un, protams, vai tu vari investēties abās lietās, tas prasa laiku, jo tā kā tu, protams, tev ir vairāk spēka treniņu nedēļā, tev ir vairāk skriešanas treniņu nedēļā, un tad reizēm arī sanāk tas, ka tu ziedo vienu vai otru, un tev vēl jāatrod laiks vēl citām lietām. Tev jau principā, cik tev stundas ir tā, cik tu pavadi principā trenējoties nedēļā? Daudz. Ja tas skrējiens tev ir reizēm stundu, vai ne, vēl pat vairāk, tad spēka treniņš. Skriešanas treniņi man ir 4-5 nedēļā, pārsvarā jau uz 5 vai vēl. Īpaši, kad sacensībām gatavošanās periods, kas tagad man ir, gandrīz katru 2 mēnesi. Un spēka treniņi 2, kas nav stundu. Edvards, tavi treniņi man aizņem tuvu pie 2 stundām. Tas tu ej tikai 2 reizes nedēļā, tad jau ko tam mēs. Ko tu mēs varam izdarīt? Tu saliec pats, tu vienkārši tā. Pie 10 vai vēl 3. Tas saraksts nebeidzās, tak skrolē uz leju. Nē, vēl triceps, vēl biceps, vēl kaut kas vēl ir jauns. Fuck. Bet es nezinu, neesmu reiķinājis, cik stundas un daudz, bet parasti, skriešanas treniņš, tas ir arī nevienmēr stunda, tas ļoti bieži stunda, 32 stundas. Ļoti daudz pavadu. Man treniņi ir gandrīz katru dienu. Man nedēļā, ja es tā labi samanedžēju, tad 1 diena man ir bez treniņiem. Bet, tas jau nav viss tā, jau nav viss dzīve. Un tā kā tev pats un jādara. Bet kā tev pašai, skaties, tu izbaudi visu to? Jā, man ļoti pat. Jā, tagad pēc podkāsta es braukšu uz boksu treniņu, jo es sajūtu, ka man patīk trenēties katru dienu. Jā, vai not?
ja tas ir boks treniņš vai kaut kāda fiziskāka, ko tā izskriet suņiem, tas jau nav grūti. Tu varētu skriet mierīgi katru dienu, tas par to, ka tev, piemēram, man vajag to pamainīšanu, man to vajag to vidas pamainīšanu, man vajag to fiziskās aktivitātes veids pamainīšanu, jo es nevarētu, kā tu, maukt uz vienu mērķi un darīt tikai to. Man vajag, lai man tā kā mainās tās vidas, un tad tas man tiešām sagādā prieku. Pat, es nesaku, ka es uz katru treniņu eju trausmīgi entuziastiski un motivēta. Un arī ir tā, ka man ārā ir augsts, ir novembris, man negribās citreiz iet skriet. Bet 99%, kad es esmu jau tajā treniņu procesā iekšā, man ir laba sajūta. Man tas tiešām patīk. Es jau to nedaru, lai... kam es to daru jau? Tā kā, sev. Ne jau sociālajiem tīkliem, lai tu vari ielikt, ka tas noskatējusi. Protams. Tikai tiem postiem es to daru. Es nevēlošu īstenībā kaut kādā ziņā, pa kādos gatavs bijis tā, ka tu principā vairāk ir tas, ka lai tev ir kaut ko ielikt un kaut ko parādīt. Jo man vienmēr, tas viltvārs sindroms, ir ļoti daudziem cilvēkiem, man liekas, un tā ir, liekas, ka tu varbūt zini, bet kā tev parādīt, ka tu zini, kā saka, tev ir jāstaigā tā pastaiga, apmēram, lai tu parādītu, ka tu to vari izdarīt. Un man liekas, tas ir spiediens, un šobrīd es jūtos varbūt daudz labāk. Tas, ka man liekas, esmu izgājis tiem cikliem, ka esmu parādījis, ka es varu izdarīt šito, es varu izdarīt to. Tagad ir tā, ka tu vari atpūsties. Tie pašā laikā noteikti kāds skatās, šies ir treneris? Jā, viņš tur nav sakačājies, viņš nevar šito, viņš nevar darīt to. Trenerim ir jābūt tā kā visperfektākajā fiziskajā formā, lai viņš var trenēt. Tā nav. Tāpēc, ka viens ir tavs zināšanas, un otrs kā tu, piemēram, vai tavs spējas klientiem. Bet, lai tā kā diskusijai sanāk, viņš varbūt visu zina, bet kāpēc viņš tad neizstās pats tā? Kāpēc tad viņš izskatās slikti? Viņam backgroundā ir kaut kādas, man īstenībā, es par šo ļoti daudz domāju, jo man ir tā pirmā, piemēram, es paskatos uz trenerus cilvēku, un man tā pirmā ir tā asociācija. Ja viņš nav fiziski, tā ir tā man pirmā sajūta, kas atnāk. Es to neņemtu, varbūt tā. Bet ja es par to pasēžu un padomāju par to, tam patiesībā kāda tam ir nozīme, ka viņš izskatās. Kāds starp ir idejiski. Nē, varbūt viņam hormonāli kaut kas traucē šajā dzīves posmā. Sasniegt to ķermeni. Tā tas arī var būt. Tas kā tu pats strādāt klientiem, mēs zinām, ka tie gadījumi ir ļoti individuāli un šie progresi ir nenormāli individuāli. Jo viens cilvēks var ļoti labi progresēt mēnešu laikā, kādam var kaut kas tur tāds gadījums. Tā kā ir ļoti dažādi iemesli, kāpēc mēs esam tā kā, ir dzīve, vienkārši life is life, un tev ir stresi no kaut kādām dzīves jomām. Tu nevari varbūt ar to, bet tāpēc tas nozīmē, ka tu esi slikts treneris, un ja tev ir tavas zināšanas, un tā kā zināšanas jau tas ir pilnīgi cita lieta. Labi, ok, tad vienkārši ļoti labs jautājums, man liekas, ir, kas tavu par ir labs treneris? Labs treneris? Kurš, kā? Tur ir baigi jāsabalansē starp savu klientu mērķiem, kur ļoti bieži ir tādi. Vai labs treneris ir tas, kurš klientu aizved pie viņa mērķiem, vai tomēr mēģina viņam izveidot šo stabilo fiziskās sagatavotības bāzi, par ko tu runā. Ja? Un mēģina, piemēram, arī, lai es saviem klientiem mēģinu stāstīt arī par šīm aerobēm darbspējām. Un es esmu ļoti priecīga, ka cilvēki nāk pie manis un pēc tam grib arī izmēģināt šādu fizisko slodzi. Un tad mēs apvienojam, piemēram, man klients, kas trenējās gan spēka treniņus pilda, gan arī nodarbojas ar skriešanas treniņiem. Labi, dažām tas ir velo, vai vienalga kāda aeroba aktivitāte viņas dara, bet kad mēs mēģinām apvienot šos abus divus slodzes veidus, un tā kā man liekas, man šobrīd liekas, ka tas ir viens no tādiem ideālākajiem labas pašsajūtas un arī izskata tādiem veidiem, kā to panākt.
Varbūt labs treneris ir tas, kurš klientu aizved pie tā lielā dibena tikai, ja, un tad mēs netrenējam vispār bicepsu. Varbūt kādam tas ir labs treneris. Mēs jāņem jau vērā, tomēr ir tas cilvēks. Tad jāņem vērā, bet tev ir arī, vēl liekas, jāstāsta varbūt vairāk. Tā jau arī bieži cilvēki nāk tā pirmā doma, varbūt ir tieši tā liels dibens, un tur kaut kā es gribu, lai man tur sešpaku rāda un tam līdzīgi. Es gribu nodīt augstu tikai no šīm vietām. Tieši tā. Un tad, Galvenais jau vēl ir tieši tā, ka ir jāpaskaidro, kā tas strādā un kā tas notiek un vai cik tiešām tu vari. Bet es varu arī viņam pateikt, protams, nāc pie manis, mēs nodzīsim augstu tikai no tām vietām. Tā ir tā integritāte, un tas jau, man liekas, kas arī jau daudz kur trūkst, gan reklamējot produktus, gan trenējot. Gan pakalpojums. Gan pakalpojums, tieši tā, kā ir viegli. Es vienmēr teicis, ka ja nebūtu tev vajadzēs tikai paklājiņu, bet šī programma ir muskuļu masas attīstīšana. Nē, tā ir. Kliegt gribas. Protams, ka gribas kliegt, un arī saku, ka, ja man nebūtu integritātes, noteikti dzīvot kādā Baltazara vilā vienkārši, tad tu varētu visiem, jo runāt un stāstīt, bet tiešām runāt un stāstīt tās neinteresantās lietas, kas tiešām nes to efektu, tu vari to runāt, bet arī, cik cilvēki klausās. Tu vari runāt, to zināt, bet cik cilvēki klausās. Cilvēkiem neinteresē tas garais ceļš tik ļoti. Jā, viņš ir absolūti garlaicīgs, un viņš ir paredzēts tikai tādiem, man liekas, ļoti ratiem sadomazo gadījumiem. Es tiešām lieku roku sirds, man patīk trenēties 6 nedēļā. Vai tā ir kaut kāda psiholoģiska novirza iespējams? Vai man kaut kas to kārtībā galva? Ļoti tev varbūt tas sagādā par iegūtu, tu māki balansēt. Jā, bet tas vispār overall, tas ir drausmīgi ilgs un garlaicīgs ceļš, un es arī tagad strādājot ar attālinātību, vairāk trenējot klientus attālināt, kad man sanāk paņemt vairāk cilvēks, līdz ar to man vairāk sanāk ieskatīties kādos klientu profilos. Viņi sadalās parasti kaut kā 10 profilu aptuveni, ir tādi klienti, ir tādi klienti, bet man sanāk tā kā viņš ir daudz, man sanāk ieskatīties vairāk arī, visus personīgais aspekts, ka tev cilvēku jāstrādā arī kā ar cilvēku, nevis vienkārši kā ar blank face, ja, un viņu negrib viņi trenēties tā kā pēc tās, tu nevari viņam iedot viens vingrinājums, likt 3 mēnešus, jo tur uzreiz tas cilvēciskais faktors man raksta, es gribētu, lai tā kā man tā kā paliek garlaicīgi, es gribētu kaut jaunu vingrināt, protams, ka es ielikšu, lai vienkārši ir interesanti, bet ja mēs tā skatāmies, piemēram, no teorijas, viņš šobrīd dara absolūti labākos vingrinājumus, lai vispusīgi sevi attīstītu. Viņas mērķis varbūt tur ir uz glūts vairāk, vai kaut ko. Ok, es ielieku tur ekstra kaut kādu vingrinājumu, kas ir uz šo zonu, ko tas cels, bet viņi dara absolūti labāk, bet tas ir garlaicīgi. Viņiem apnīk pēc tā laika. Un tad, un es, protams, ka es pamainīšu kaut ko, bet tā tas ir. Bet, es nezinu. Protams, tas jau tā parādās, tad, kad es arī tev taisīju un vispārējo. Es tev arī paprasīju. Jā, tev vēl paprasīju. Ielēs man šitā, man gribās. Un bišķi apjoma. Jā, protams. Un tur ir tā lieta, ka tu kaut kādu laiku treneris saproti, kas ir gan laika. Kas mēs vairāk besīnu. Bet ir kaut kādi ieņemēji, kas vienkārši gan laikam, gan tieši laika ietekmēji. Un visam pārējiem vienkārši ir efektīvāk darīt. Un tas arī ir tiem cilvēkiem, ko es trenēju. Viņš ir visi diezgan vienlīdzīgi, līdzīgi tie vingrinājumi vai tie paši. Bet tas ir labākais, ko viņš arī darīja. Ir tā lieta, jā. Tur ir tā, teiksim, tur varēja ar tiem aksesuāriem, jā. Pēc laika pamainīja, tur variācija plecam vai tāda, vai bicepsam tāda variācija, šitāda variācija, ja tur vairāk pastrādājam, kaut kā. Krēslu noliec. Jā, atzelti, pasēdies tā, šitā. Bet, protams, ir cita runa, ka tev atnāk klients, varbūt ir kaut kāda trauma vai vēl kaut ko, ka tev tur tā programma ir absolūti jāpielāgo specifiski viņam, bet ja tev atnāk pilnīgi vesels, normāls cilvēks, un viņš saka, es gribu justies spēcīgs, gribu varēt noskriet ātri ar zemu pulsu, tad, protams, ka tas sākums, tā bāze vienāda. Un viņi ir diezgan garlaicīgi pildīt ilgstošu laika posmu. Ir.
Un tu pats labi zini, tu esi vilkuma taksīs 7 gadus līdz pilnīgā, man liekas, tādai identitātes krešam, kas vispār esmu. Un tā tas ir. Un tad, bet tad man liekas ir forši, ka tu vari aiziet paskriet, vai es varu aiziet uz boksu nodarbību. Es nekad netaisos kāpt ringā, pieņemsim, un kā sacensībās sparingā iet ar pretinieku. Nē, man boks ir pilnīgi tādā citā līmenī. Man tas ir vairāk nepieciešams manai mentālai veselībai. Un vienkārši atrod šos veidus, ko darīt. Kas tev saist, varbūt kādam terapeitiskā, es pieļauju, kad ir peldēšana. Ūdens vispār diezgan. Ka tev vajag atrast kaut kādas lietas, kas tev palīdz. Un vajag darīt dažādas lietas un attīstīt sevi vispusīgi vispār. Es negribētu arī nekad, pieņemsim, taisīt tikai deadlift, tikai kustēties uz augšu. Nē. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Es negribētu arī, es arī nevarētu ilgi palikt. Pat ar visu to savu lielo entuziasmu daudz sportot. Saku, tas kā arī no tās sarunas ar Ilonu, viņi saka, viņi var to taisīt, bet vajag kaut ko savādāk. Tā pieeja. Tā ir tā, tieši tas ir par to, un ja cilvēki klausās vairākus tos podkastus kārtas, var dzirdēt, kāda ir tā pareizā pieeja, kā tu domā, tu gribi, tur nav obligāti tas. Man ir kaut ko dari, ir jāiet jau. Zini kā, es domāju, varētu sākt skriet, bet ja skrienam, man jāiet. Tad uzreiz jāskat maratons pavasarī. Obligāti. Man joprojām izmet no galas, es domāju, ka varētu to darīt. Man tāds, ka pirms 30 varētu izpildīt kaut kādu baigo mērķi un to izdarīt. Ironmans? Tas arī manī galvā bija vairāk uz tagad gadu. Jo tu brauc ar riteni? Tas nav par varēšanu. Varēt var visu. Cik labi. Uzreiz tas ir tas. Vai tad, kad tu laiku domā, ka ir jāizdara kaut kas jāpierāda uzreiz, ka tu nezini, tu tikai 10, nekā 10 stundā, 10, 30 minūtēs. Tas laiku, tas mērķis, ka ir jāspiež un tu cīnies. Un man ir grūti motivēt sevi, ja tu neredzi, kam tu to dari. Jo man tā vienmēr ir bijis, kad man nav struktūra. Kad man nav struktūra, piemēram, sacensībām, tā treniņa zālē ir pilnīgi gandrīz, nekāda jēga viņam nav. Un tad atkal, tu struktūrē tos treniņus, bet priekš kā? Tad atkal tev jāsaprot. Vienkārši tāpat mēs tagad izjām te progresīvi, es sekoju programmai, bet gala mērķi nav. Kur ir tas finišs? Un tāpēc ir ļoti grūti, jo es esmu tajā visā tā piegājis un šos gadus visu esmu to ielicis. Ir ļoti vienkārši jāstrādā ar sevi, lai dabūtu sevi atpakaļ tādā normālā domāšanā. Jo man tiešām ir visu vai neko. Un tā man ir bijis arī ar ēšanu, man ar visām lietām. Un vienmēr ir bijis tā, un toreiz arī, mana pirmā, es saku, tad, kad es nometu to visu svaru, es 3 mēnešus ēdu 1200 kalorijas. Un tur es vienkārši uztaisīju to, ka man ir ēšanas traucējumi, viņi joprojām ir. Un tad es nākamajā reizē mēģināju labāk, bet joprojām bija slikti. Un es mēģināju nākamajā, bija atkal labāk, bet atkal bija slikti. Un tad tā pēdējā reize bija tāda, kad vienkārši viss it kā bija izcili, man garšoja, man patika, bet vienkārši kaut kā ķermenis domāja savādāk, visi hormonālais stāvoklis bija visai savādāks un vienkārši pilnīgi norāvos. Lai gan it kā viss bija kalorijas, bija labas, bija tā kā apjoms, ko es ēdu, man garšoja, es nejūtos ierobežots, man viss patika. Un vienalga, tas ķermenis bija sabojās no tās pirmās reizes, ka vienkārši nākamās reizes uzreiz palika diezgan tādas neciešamas. Un tagad ir tas, kā man arī ir tas, kā es uzskatu, piemēram, un mēs tagad jau pajautāšu nākamajā par to treneri. Tātad, kā atrast labu treneri? To teikt, kas ir labs treneris, bet kā atrast labu treneri, kas, man liekas, ir viena no grūtākajiem jautājumiem, ko atbildēt saistībā ar to. Jā. Kā atrast labu treneri? Kā zināt, kas ir labs treneris? No malas tu pasties, kā tu vari zināt, ka viņš ir labs treneris? Man ar tevi bija viegli zināt, kas jāmeklē. Es jau, tas saka ļoti mērķtiecīgi. Nebija nejaušība. Savā ziņā bija nejaušība, jo tu man prasīji pirmajā reizē, tu esi arī powerlifting treneris? Es nezināju, bet es zināju, ka tu esi labs fitness treneris. To es zināju. Un es jau taču tev sakoju jau laicinu iepriekš. Es zināju, pie kā es ēdu. Nebija tā, ka te ko viņš man pastāst. Tu atceries, tu zini, kāda bija mūsu pirmā saraksta? Jā. Tu zini, jā? Tā atvedi. Tu paskaties? Es jau tā bērni atceros, jā. Vispār toreiz es domāju, ka tu esi ļoti tajauks cilvēks. Lai kontekstā biju ielicis Pauls Freimans batonam 1 no 10. Es biju uzrakstījis,
ka viņš ir briesmīgs un sliktākais, ko Tas smēķis. bija vēl par Elvu toreiz. Par ko? Par Elvu arī. Varbūt, bet Es nokomentēju zem posta, tad es tev nerakstīju. Varbūt, bet to es neatceros, laikam man jāpaskatās. Bet es atceros to, kad bija, kad es biju nokomentējis par Pauls Freimans batonu, par to, ka viņš vienkārši ir briesmīgs un negaršīgs, un kad vienkārši atkal ir tas, tā industrija ir tāda, viņš, proteīna batons, bet vairāk ir pilnīgi visas citas sastāvdaļas nekā olbaltumvielas, un tad uzreiz ir tāds, Tieši, ka viņš nav pavisam negaršīgs. Nē, tas atkal ir nākamais stāsts, tā turpinājās, jo vienkārši tas bija pirmais, kas man nepatika, jo es viņu pasūtīju. Es pasūtīju vairākus toreiz, es gribēju paskatīties, vai viņi tiešām, tas, kā viņi to pasniedz, vai viņš tiešām ir tik labs, lai tur varētu būt vairāk tauki nekā olbaltumvielas. Un problēma, kāda bija to batonu, viņš bija vecs. Tas batons, toreiz viņiem sākumā bija. viņš bija vecs, un viņš garšoja briesmīgi. Un viņš tiešām bija viens no 10. Tagad ir jau kura entā sērija nāks, kas jau viņu uzlabo, jo viņi palika veci. Un tā bija tā problēma. Viņš bija vecs, un tāpēc viņš garšoja 1 no 10. Un tu varbūt biji garšojis, nav tik briesmīgi, viņš kaut ko melo. Bet tie nebija meli, viņš nopietni, viņš bija vecs, un viņš bija negaršīgs. Viņš bija tā konstants nebija. Un es viņu nopirku pēc tam citu reizi. Un es nezinu, vai tu redzēji to storiju, es viņu nopirku vēl vienreiz citā vietā. Un viņš garšoja tiešām labi. Tas grūnais bija ļoti labs un garšo, un es uzrakstīju, ka viņš tiešām bija 8. Bet tas pirmais bija vecs. Un es neņēmu apakaļ savus vārdus, jo viņš bija vecs. Tu man atsūti viņu vecu batonu, ko tu gribi, lai tu lieki tev labu vērtējumu. Un es nemeloju, un tā viņš bija. Un tas arī bija tas, un man bija šoks. Vienmēr kā šoks viņu tā kā uztaisa, tur tik daudz sastādies, un vairāk ir tas nekā tas, un tu vienkārši viņš garšo briesmīgi. Tā kā no malas varbūt izskatījās, ka es esmu kaut kāds, man tur nepatīk, kā viņi dara. Man nav tāds baies pret cilvēkiem, ka man ir prieks, ka viņi kaut ko dara, un tas, kā tu teici, nenovērtēt to, ka cilvēki mēģina kaut ko Latvijā izdarīt apmēram, bet tas jau nebija par to. Es dažreiz esmu ļoti iejūtīga par apkārtēju, un man dažreiz ir tā taisnības sindroms. Tu biji jāduši viņu iepriekš pirms tā storija, tu atceries? Un tev viņš patika, vai ne? Man garšoja, man arī tagad tā pēdējie kaut kādi, ko viņi izlaida. Labi, manuprāt, arī ļoti liels oversals, manuprāt, parāk dārgs. Viņš tagad liekam pagājuši zīpsās, kas teikšu pārāk nav. To mēs noskaidrojām jau priekš podcastu. Bet man tās cenas liekas traks. Es esmu par bārbēles, es esmu gatava atdot 3,80 par to maziņo. Viņam vienkārši ir... Bet bija atlaida un Circle K, tad es nopirku. Tas ar to balto šokolādu man garšoja. Tad, kad bija atlaide Rimī, tāpēc viņi nopirka otru reizi. Tas bija senāk, kad viņam bija atlaide, viņi nopirka kolēģis, lai pamēģinātu, sapratu, ka viņš ir labs. Bet vienkārši tas sastāvs ir tāds, ka viņš... Es viņu ar to sastāvu nepirku. Tas ir pa dārnu, es varu vienkārši normāli ēdienu nopirkt. Tur vienkārši problēma tajā, ka dobaltos arī ir mazāk. Ja pret citiem batoniem. Tas bija tas, kā es atceros, un tad kaut ko, tu biji tur turpinās, tur sako. Vispār tas bija drausmīgi sen, man liekas. Bet, tas ir kāds laiks. Es tagad vairs nekad, man liekas, nevienam nepazīst man nerakstīt. Tik ļoti baidīgs es uztveru. Vai tas ir tāds ļoti labi atceros to? Man dara, ko Edvards ieliek Paulai. Vai ne? Ko viņš šo? Tas bija mans honest review. Jā. Un tāda to review ir sūds. Tavs viedoklis nav pareizs. Tu nenovērtē latviešu ražotājus. Toreiz man kaut kā likās, cilvēks cenšas. Kas bija par to? Toreiz, tas bija toreiz, kad bija tiem ceļiem. Čalīši sēdēja laika presā. Jā, es atceros. Es neatceros, ka tu biji komentējis laikam, bet... Bija, bet man nebija posta par to nemaz. Tas bija, nebija man, tas bija citam cilvēkam ar potenciālu. Tas bija Mārtiņam, jo es neliku ierakstu. Es liku ierakstu tikai par... Es liku ierakstu, kas vienkārši nebija nosaukts vārdā. Es liku par treneru kompetenci. Tas vienkārši to, kas vairalēs gāja. Jā. Noreaģēja. Jā, visticamāk. Es ieliku vienkārši pēc tam. Es par to neliku neko vispār. Es liku vienkārši storijos un parunāju par to, bet es neliku. Tas visticamāk bija citam, kam tu rakstīji. Tu biji kādam citam ierakstījusi šo. Es tā nedaru. Jā, tas ir tas pats arī kaut kādā tajā fitnesa ceļā. Apmēram ir tas, ka tu vienkārši cīnies pret kaut kādiem cilvēkiem. Pieņemsim, šajā gadījumā tā nav baigā cīņa, bet pret meliem un pārējo tu cīnies, un tu vienkārši saproti, ka visi melo tiem treneriem galvenais ļoti lielai daļai, kuri tiešām arī nav tik kompetenti un izglītot. Viņi cenšas kaut ko iesmērēt visiem, lai tikai nāk un maksā viņiem naudu. Viņiem nav svarīgi, cik pakalpojums ir labs vai kvalitīvs.
vai viņi kaut ko stāstīs muļķības un neiedziļinās pārējās, jo ir ļoti daudz treneri, kuriem kāds saka, viņi pabeidz to C vai pabeidz vienalga kaut vai B pirms gadiem 5, un viņi pēc tam nemācās, viņiem nekas neinteresē, varbūt viņi pat tajā skolā īsti nav mācījušies līdz galam. Viņi kaut kādas vispusējas zināšanas ir, vai arī viņi uzskata, ka mana zināšanas tagad jau ir pietiekama, man vienalga, ko tie skolā, un tu izej ārā, un tad tu sāc kaut ko pausu galā, un tu dzirdi, ka šitas ir tāds, un tu sāc stāstīt tādā pašā veidā visiem. Un tad ir tāds skaties, un tad apmēram domā, iesaistīties vai pateikt, kāpēc tu melo, kāpēc tu cilvēkiem tu stāsti, kāpēc tu neizglītojies. Vienā brīdī tu vairs vienkārši negribi to darīt. Tu saproti, ka tas ir tāds laika patēriņš, jo lielākā daļa cilvēki gandrīz vai tādi ir, un tu vairs nevari nocīnīties ar to. Ir kaut kādi specifiskāki varianti, kad, nezinu, tur LSPA profesori sāk runāt muļķības, ja? Un tad vienkārši ir grūti neiesaistīties, jo tas ir vienkārši saistībā ar cilvēkiem, kas mācās. Vienkārši zem, kas kritis. Jā, katram cilvēkam, protams, kā maniem arī, tad, kad tu iesaisties un tad, kad, kāds ir tas labums no tā, kad tu, piemēram, tu iesaisties un cīnies pret kādu, ļoti bieži tas ir negatīvais, jo tev cilvēki saka, ka tev skauž. Ja tu saki, ka kāds kaut ko dara nepareizi un tu viņu tā kā laud, cilvēki teiks, tev skauž, ja? Ko tu gribi no tā panākt, tev nav ko darīt, ja? Un kas ir latviešu tautai, mums ir ļoti raksturīgi, kad mēs sūdzamies tā kā pie sevis un nekad nesakam citiem, un ir tāpēc arī ļoti daudz problēmas ar ārstiem un dažādiem citiem profesionāļiem, kas izmanto savu to kompetenci ļauniem nolūkiem principā, un cilvēki nesūdzās un nestāsta, un tāpēc arī tie sliktie profesionāļi paliek savā vietā un dara un turpina to darīt citiem. Kas man vienkārši nepatīk, kad ir kaut kādi cilvēki, kas dara sliktas lietas, un viņi tu var turpināt to darīt un dara arī nākamajam, viņi nodara tev kaut ko slikti. Tu nesūdzies un tu vienam to nesaki, un pēc tam tu nepasako to, viņš to nodara nākamajam. Un visu laiku tas aplis iet, un mums visu laiku ir tā uz priekšu. Un, protams, ka man ir tā, ka ko es tur pasaku, un cik tev pāris simtiem tu tev pasaka cilvēki, tas ir it kā nesvarīgi. Jo esmu sapratis dēļ tā, kā es veidoju savu saturu, un tieši tā, ka man vairāk to parasto cilvēku, un gandrīz nemaz nav, man ir vairāk cilvēku, kuri ir treneri paši, kuri trenējās un jau ir diezgan iedziļinājušies lietās, kad tādu vispusējus cilvēkus tu baigi nesasniedz, un tiem vispusējiem cilvēkiem viņiem patīk. Tu nevari nolikt blakus cilvēkam ir kaut kāda C kategorijā profesionāls diploms, un cilvēku, kam ir doktora grāds, kurš ir profesors, un teikt, nē, viņiem ir taisnība, un viņai nav. Tas tā nestrādā, Un tas arī ir par to, kā saprast, kas ir labs treneris. Kur cilvēks doktora grādu, kā viņš var nebūt maksimāli kompetents tajā, ko viņš stāsta. Var nebūt. Bet viņam ir doktora grāds, viņš iemācīs visu, ko var iemācīties. Tev ir augstākā izglītība, kas ir fiziski iespējama vispār, Tu māci citus cilvēkus, tu esi tā kā etalons principā tajā te, un, redz. Universitātē, vispār, šajā vidē paliek. Tur ir ļoti grūti piesaistīt labus speciālistus, jo tas darbs, viņš nav rewarding. Tu nesaņem lielu algu. Kāpēc? Un tas darbs ir ļoti smags, jo tu strādā nevis tikai, pieņemsim, lekcijās un nodarbībās, ļoti daudz darbs jau ir jāņem arī uz mājām. Kaut vai darbi jālabo, vēl kaut ko. Tas atalgojums universitātē ir tik augsta līmeņa speciāli, viņš ir nenormāli maziņš. Un, kurš to grib darīt? Tas ir sirdsdarbs, un cilvēki uz to neraujās. Es domāju, ka, ja tur būtu, pieņemsim, konkurētspējīgs atalgojums, speciālistu atlase, tad varētu būt, ka cilvēki gribētu to darīt. Pēc, tu vari darīt savus sirdsdarbu, tas pats man kinoloģija, tu dari savus sirds jauki, bet, es gribu dzīvot arī labi, nevis vienkārši darīt savu sirdsdarbu. Un tas, man liekas, spēlē ļoti lielu lomu, kāpēc tur ir profesori, kur tur ir. Kāpēc viņi taisa kursus Instagramā? Viņai vajag naudu. Bet tā ir. Un viņi ļoti vienkārši. Tu esi uzlikusi visu, iemet pa 20 eiro, visi sapēr kaut kā cilvēki, visi priecājās, un ja kāds pasaka, ka tas nav korekti, tad viss tu uzreiz ļaunais un tev skauž. Uzreiz man, forši, protams, ka man neskauž. Tu uztaisi pilnīgi nekvalitīvu produktu pāris minūšu laikā, un tu nopelni daudz naudu. Es īstenībā esmu par to daudz domājis, ka es, kā es strādāju, un viena sieviete bija ielikusi. Man
manu kursu nopirka tik un tik cilvēki. Visas vietas slēgtas, ja? Es iegāju mājaslapā, es apskatījos, cik tas kurs maksā. Pareizināju ar cilvēku skaitu, ko viņi bija uzrakstījuši. Gandrīz 10 pakas viņi dabūja par to. Un tad tā sēdi un domā, es laikam strādāju nepareizi. Un es jau savā ziņā tagad arī daru to sirds darbu. Un pat, kad es piedāvāju online cilvēkiem, ja mēs tā pa naudas, reāli, kas labs treneris un pa naudas pelnīšanu arī, man tur tāpat ir kaut kapacitāte. Es varu pieņemt vairāk klientus, nekā es varu pieņemt dzīvē uz vietas, bet tam arī ir limits. Jo tas tāpat ir ļoti individualizēts darbs, un es sēžu katru dienu pie datora, lai es varu paspēt līdz nākamajai nedēļai atkal sataisīt jaunas treniņus un iedot savu feedback par veciem. Paņem nenormāli milzīgi tavu laiku, ka vēl vairāk es varētu pelnīt. Ja es Canvā uztaisītu smuku plakātu, es ierakstītu pāris video, kas man aizņemtu vienu dienu. Un es nesaku, ka tas ir kaut kas slikts, un es nesaku, ka tas cilvēks no speciālistu tā, vai ka tie cilvēki no speciālistu, bet tas ir veids, kā tu vari sasniegt vēl vairāk cilvēkus, un vienkārši tu vari nopelnīt vēl vairāk naudu. Tur atkal, es ticu, ka tur zūd kvalitāte, un jo es uzskatu, ka tu nevari katram cilvēkam, ka tu nevari visiem cilvēkiem pārdot vienu produktu, jo es šobrīd tajā darbā redzu, cik ļoti atšķirās tā, kā progresē cilvēki. Viņi atšķirās, nav man divi pilnīgi identiski, pilnīgi divi identiski cilvēki. Vienam ir tāda stiprā puse, otram varbūt tāda stiprā puse un tā. Bet jā, tas ir veids, kā tu vari nopelnīt to vienu. Un tāds dziļs pārdoms īstenībā ir, kad varbūt ir jātais tās grupas. Gribās aizbraukt uz kaut kādu, nezinu, uz Ameriku vasarā, jā. Gribās aizbraukt tajā ceļojumā. Tieši tā, tas ir ļoti aktuāli, man liekas, un visiem treneriem, ja skatās. Ir jau arī labas grupas, es nesaku, man liekas, ka ir ļoti daudz zinoši speciālisti, kuri piedāvā savus pakalpojumus internetā, tā kā viss ir fine, un varbūt tā vienkārši ir mana problēma, kad es nemāku tā strādāt, man varbūt nav tās biznesa domāšanas, un es esmu ļoti piesaistīta kaut kādam tam vienam trenēšanas veidam. Pirms tam man problēma, ka es nevaru paskatīties plašāk. Es saku, tas ir vienkārši, jo tu principā, ja tev nav individualizācija, tu jau nevari cilvēkam, tieši kāds saka, viņš progresē vairāk, viņš progresē mazāk, cik daudz viņš saprot un kā. Tas ir arī stāsts par to, kāpēc es nepiedāvāju programmas, kuras vienkārši uzrakstītas Wordā vai Excelī, jo tāpēc, ka nav jēgas no tā, jo es zinu, kā cilvēks strādā, viņi paskatās. Tu nevari mēnesi uz priekšu iedot. Tieši tā. Tu nevari mēneša sākumā iedot to, kas viņam būs jādara mēneša beigās, neizvērtējot to ceļu līdz tam. Un tāpēc man arī, es saprotu, ka tur ir tas piķis lielais. Tur ir mans ceļojums, tur ir mana jaunā māja. Bet šitādi sirsniņā es zinu, ka tas nestrādā ilgtermiņā. Tas var strādāt kampaņveidīgi, bet tas nestrādās ilgtermiņā cilvēkam. Tas ir par tādu integritāti. Tiešām, tā kā kam tu tici, vai tas produkts strādā, tu jau vari iestāstīt sev, ka viņš kaut ko jau viņš dara, bet cik viņš dara. Un tāpēc jau ir tas, ka ir tikai ar to es strādāju to, ka cilvēki liek kaut ko, viņi atbild, viņi saka, kā bija, kā gāja, ieliek video, lai tu vari kaut ko iedot, lai tu iedot to labumu. Lai cilvēkam ir kaut kāda saprašana par to, ko viņš dara. Jo es saku, ja tev vajag programmu, ka šodien ir ChatGPT, ko tu dabūsi, kāda starpība. Vienkārši galvenais dari, un viss tāpat notiks, bet tev vajag to atgriezisko saiti, lai tu pats noturēts. Jo daudz cilvēku man ir teikuši, ka viņi trenējas tikai tāpēc, ka tur kaut kas ir ielikts, un viņiem ir sajūta, ka kāds to skatīsies. Jā. Un tā arī ir, principā man jau var tas pats, man nav kam atskaitīties. Es varu nedarīt. Man ir atskaitīties sev, tā kā man ir programma, un viņa ir noplānota līdz tam 12 nedēļām. Es esmu gatavs tam ieguldīties. Un tam cilvēkiem vajag, lai kāds skatās kaut ko. Man ļoti daudz meitenes ir teikuši klients, kad es pie tevis trenējos, man gribās izdarīt to darbu. Un tas arī ir, kas ir labs treneris, varbūt atbild uz jautājumu, ar ko tu jūti šo saikni.
Tas ir, tu nenoliedzami esi labs treneris, ja cilvēks ar tevi trenējās. Tu kaut kā viņu motivē, un viņš grib pie tevis trenēties. Tā kā viņam patīk, vai tā enerģija, ko tu ieliec, vai jūsu komunikācija, vai tas, kā viņš pats dzīvo, tas arī viņiem kaut kā saista. Un viņi man ir teikuši, tu man riktīgi motivē. Kā jau beigās motivācijas runas nerakstu, bet tā kā viņi grib atskaitīties. Vai man ir tā ļoti lielā pietāta pret man skriešanas treneri? Es domāju, nešos šeit akli jāsaka, nebies. Un tas iemesls vakarā vēl skriešanas botas un nevilēs iespēju. Ir izdarīt pēdējā minūtē 23 pie temiņās. Jā, man tā ir. Jā, tā, protams, tas ir. Bet tas arī, viņš par to, viņi tas motivē darīt to lietu. Arī tas, ka tu vienkārši labi kādam, tu pasaki, tev sanāk. Un tas ir forši arī, jā. Tas ir. Es domāju, ka tas jau ir tas motivēšanas, to, ko domā, nevis tas, ka tu stāsti, tu to varēsi izdarīt. Es arī nerakstu tev tā, vai tu varēsi, tu to esi spējīga. Jā, tu nerakstā, tā tik stīzli. Tas ir labi, ir malas. Tev gan ir nomotīvi, ir labi, un tad ir gribās kaut ko darīt vairāk, nevis vienkārši, kad neviens tā neko nesaka, tu kaut ko izdari, tu pat nezini, vai tu labi izdarīsi, un tad beigās, kas tu man sāp, kaut kas nav pareizi, tu saproti, ka nav īsti līdz galam. Tā ir, un tad, tas viss vienmēr atgriežas pie tā, ka cilvēki būs gatavi pārdoties par naudu, tas ir vienalga, kur visās sfērās, visu, ko tu darīsi, visur. Bet tu neesi aizdomājis, kā? Par to, vai es tā gribētu darīt? Varētu. Kā es saku, es zinu, ja es to darītu, es dzīvotu Baltazara villā vienkārši, bet, es esmu izlēmies iet to ceļu, vienkārši to nedarīt, un viss. Es pat grupas netrenēju, jo tāpēc, ka es uzskatu, ka grupas kā treniņi, vienkārši, manuprāt, es nevaru iedot to kvalitāti, tu vari nopelnīt vairāk, jo vienkārši viņi maksā kaut ko bišķiņ mazāk, bet tā kā divatā tā pati vairāk, man vienkārši nepatīk, jo es tagad šobrīd daru daudzas lietas vienkārši priekš sevis. Es trenēju šeit, privātā zālē, un man patīk. Es negribu būt tie lielie zālē, es gribu būt šeit, es gribu to 1-pret-1 kontaktu. Es gribu to vienu, es negribu 3 vai 4 trenēt vienlaicīgi kādā mazā grupiņā, jo zinu, ka tas nebūs kvalitīvi, viņi neiegūs visu, ko vajag. Un tas ir vienkārši par mani vairāk, nevis par viņiem. Tā kā es daru to, kas man patīk un ko es gribu darīt. Es gribu justies labi, tad, kad es to daru, nevis vienkārši es stāvēšu, un es zinu, ja tas būs tikai par naudu, tad es tāpatās beigās nebūšu priecīgs. Man nebūs nekāds priekš no tā, ja es vienkārši pelnīšu vairāk, bet es zinu, ka nebūs tajā līmenī, kādā es gribu. Ja, un tas ir par to. Un citiem cilvēkiem viņi var attiekt no tā, viņiem vienalga, kāds tas pakalpojums ir, viņi ir gatavi iemest par 20 eiro programmu. Kāds izdarīs, kāds neizdarīs, viņiem vienalga. Kāda starpība? Vai iemetīs uz uzturu plānus, kādam būs veselības problēmas, kādam nebūs, vienam būs super rezultāts. Es to ielikšu Instagramā, visi redzēs, ja? Citiem pārējiem radīsies problēmas, ja? Un viņiem pēc tam tas sekos visu mūžu. Nav nekāda atbildības sajūta, un ir vienalga. Un tā ir ļoti bieži, un tā arī ir tā lieta, ko es negribu. Es negribu sevi saistīt, es negribu saistīt sevi ar nekvalitīviem produktiem, nekvalitīviem pakalpojumiem, un tas ir, kā es to mēģinu darīt. Un tas ir tas standards, ko es mēģinu sevi noturēt. Vienkārši, ja tu to nedari, tā ir tā izvēle. Un tas arī ir par to, kad es nereklamēju kaut kādas, arī kaut kas raksta, vai tu parādi šitos storijos vai to. Vienkārši, ja es pats varu atļauties viņu nopirkt, un viņš nav kaut kāda līmenī, es netaisos to darīt. Ja? Man neinteresē. Ja tas ir kaut kāds, pār 10 eiro, es nerādīšu. Ja? Tā kā par ko? Es pats varu atļaujos un varu izdarīt, jo man nepatīk, tas to nedara vienkārši. Ja? Vai man ir grūti būt izdomāt kaut ko, kā parādīt, un es neticu produktam. Es arī, kā es strādāju klientu apkalpošanā, bija ļoti grūti. Es strādāju LNT un biju iznākusi tā vieta televīzija, un viņa bija rītīgs mēsas. Viņa bija briesmīga. Un vienkārši es nevarēju viņu pārdot. Es nespēju samalot ar cilvēkam. Es tāds, jūs varat pamēģināt to kādā dot. Un vienkārši nevar pārdot. Un produktus, kam tu tici, easy. Viņi vienkārši iet prom uzreiz, jo tu pārdod. Tā ideālā viens konsultants ieteica nepirkt 14 iPhone. Un es izgāju no tā veikala. Un es tagad es tur pastrādāju. Tur cilvēks kaut kāds ir sākt dara. Es biju gatava pirkt, un viņš pat saka, nav jēga tāds pats, kā iepriekš. Pagaidi nākamos. Jā, mēs paņemsim šobrīd mazu pauzi, un tad arī atgriezīsimies. Mēs esam atpakaļ no mazas pauzes, un es gribēju tev jautāt, kur tu redzi sevi pēc 5 gadiem, kāds strādā kā fitnesa trenere, un varbūt vēl kaut ko. Kas ir tas ceļš, ko tu gribi iet? Zinot to, ka šobrīd tu nevari mācīties bakalaura tālāk. Jā, kas bija dūrens un aiz mugurā, bet...
man ir tāds sapnis, ko tu noraki patiesībā, kad es tev par viņu pateicu, bet es par viņu vēl domāju. Un es gribētu to savu, to fitness studiju. Man gribās to vietu, kur tu vari uztaisīt par kaut kādu savēju, un tu ieliec tur savu enerģiju, un tur nāk cilvēki, kas grib nākt pie tevis trenēs. Man gribās kaut kā uz to, es par to domāju. Es vēl praktiski nerīkojos, bet man tā doma ir sen. Tas, ko tu redzi vairāk, ir tas, ka tu uztaisi savu tā kā zāli, bet privātu, vai tu domā komerciāli vairāk? Nē, komerciāli vairāk, jā. Es tāpat nekonkurēšu ar lieliem tīkliem, tas visiem ir skaidrs un tā. Bet, manuprāt, ir daudz forši koncepti bijuši pietiekami darboties spējīgi, arī ilgstoši, kas ir, pēc tam DCH studija. Labi, viņa vairs varbūt nav tik populāra, kā bija, bet tāpat, man liekas, diezgan ilgu laiku ļoti veiksmīgs darbs bija. Strādāju tur vairāk treneru un bija foršas nodarbības. Gribētos kaut ko tādu noteikti izmēģināt. Bet DCH koncepts jau vairāk ir par grupu nodarbībām vai tam līdzīgi. Nodarbības, jā, tur īstenībā tas aprīkojums ir tāds mazs samērā, tur bija TRX sistēmas, tad bija TRX entuziasti, tur varēja, protams, ļoti izpausties, kur mums arī bija praktiskās nodarbības studija ietveros un ja mēs paskatāmies no spēka treniņiem, tas aprīkojums bija diezgan tāds benčs, svarstiens, piecipienam, tā, bet, hantelītes, bet, protams, tur vairāk bija tādas grupu nodarbības. Bet tāpat tās ar to visu, viņi ļoti, man liekas, ļoti veiksmīgs. Tas koncepts jau ir vienkāršāks, protams, tu kā grupās savākt vairākus cilvēkus un dabūt, lai viņi tur ir vienā reizē, un tev nav jāsēž citos laikos. Tas modelis vienkārši ir daudz vienkāršāks un izdevīgāks nekā taisīt zāli, kurā nepieciešams aprīkojums, kurš maksā relatīvi dārgi. Un to dara lielie tīkli, bet, stāst tāpat kā tas Santis Ozoliņš Ozoli. Arī veiksmīgi darbojas, un forši, un viņiem ir tā savu komuniju, viņi ir tie, crossfit, visi tie cilvēki, un tur visi tiekās, un tur iet daudz cilvēku, un tā kā, man liekas, arī ļoti veiksmīgi stāst. Un man gribētos kaut ko tādu pamēģināt. Ja mēs runājam par turpmākajiem kuriem 5-10 gadiem. Pašlaik es redzu to, ka man ir vēl jāstrādā ar šādi 1-1 klientiem. Bet jāpilnveido sevi šajā. Tu domā, ka tas, kā tu gribi šobrīd uztaisīt tā kā zāli, kuru tu pārvaldi, bet nekurā tu pati baigi tā kā strādāt? Es gribētu trenēt, bet tāpat tās trenēt. Arī, ja man būtu tā zāle, bet lai man nav jārēķina, kad man vajag tik un tik klientus, lai es nopelnītu tik un tik naudu. Tā. Bet tu tā kā, tu sevi tā kā redzi vienalga, arī pēc 5 gadiem, bet 10. Sportā? Sportā. Es domāju, ka tu esi tāds cilvēks, kurš sportos un darīs, skries un leks un kaut ko tādu darīs noteikti līdz mūža galam, bet es domāju vairāk par to trenēšanas aspektu, jo, kāds ir tavs, tāpēc es prasīju, ko tu gribi turpmāk un kādi ir tavi mērķi, jo, piemēram, mani mērķi bija katru gadu darīt vairāk un visu laiku attīstīties un izdarīt vēl un vēl. Attiecīgi, tā kā tu sāc trenēt, tu dari visu. Vienkārši tu nāc 6 no rīta, tu nāc 6 vakarā, tu trenē, lai tev būtu bāze, lai ir cilvēki, tu pazīsti, mēģini savu atpazīstamību celt, pēc tam tu sāc domāt, es varu tagad veidot savu laiku, jo man ir cilvēki, tā es tur varu iet uz savu privāto zāli, es varu darīt šo, es varu mācīt citiem cilvēkiem. Tas mums mērķis vienmēr ir bijis, kad ir bišķiņi visu laiku jādara nākamajā gadā kaut kas vairāk. Ir kaut kas jāsasniedz bišķiņi vairāk. Un kā tu uz to skaties? Jo, piemēram, es zinu, kad noteikti tā trenēšana vien paliks mazāk un mazāk. Es gribu iet tajā, ka es gribu mācīt cilvēks un trenēt cilvēks. Tu esi attīstījies līdz tam līmenim. Tev tas ir vienkārši loģisks. Es kā projektors, varu tev pateikt. Tas ir joks. Es kā projektors varu tev jau sen teikt to, ka tev ir jāiet tev ir jāiet tas, tālāk izglītības, ka tev ir jāmāc cik treneri, tu esi sasniedz to līmeni, tev ir tāda zināšana bāze, ka tu nedrīksti, tas būtu vienkārši nekaunīgi, ja tu to visu paturētu sev. Un tev ir šajā profesijā jādod jau tālāk.
jāmāc nevis tikai klienti, bet jāmāc cik treneri, tu vienkārši ticis jau līdz tam līmenim. Un tā kā tas ir tavs loģisks, tas nākamais solis. Un neviens treneris taču 50 gados, kurš trenē vēl viens par treneris džimā? Nē, tu kaut kā attīsties tālāk, tu sāc, vai tā ir, piemēram, izglītība, kur tu pēc tam ej, vai kaut kāda, vai tas ir, entrepreneur, ka tu atver savu džimu, vai kaut kā tu tomēr tā kā attīsties, evolvējies tajās nākamajos līmeņos, protams. Es pagaidām vēl, es gribētu vienkārši šobrīd man ir tā, ka turpmākais gads es gribu pabeigt universitāti, un es gribu pamēģināt, kāds ir vienkārši strādāt, ka tu nemācies. Ja? Un cik daudz laika man tam būtu. Es vēl varbūt vairāk klients. Vai tu atradīsi kaut ko pamācīt nekā? Es neiešu uz bakalauru. Viennozīmīgi, nē. Tu jau esi, ne jau tad, kad tu tagad izgājies to ciklu, tu neiesi viņu vēl Es neiešu. Tas ir loģiski, bet tu būtu gājis, ja tev būtu iespēja turpināt. Ja man būtu jāmācās vēl 2 gadi, man tā bija, jo tā jau bija tā man pamata doma. Jo tu nevarēji bakalauru dabūt radiņos citādāk, ja tu negāji veselības sporta speciālistiem. Nebija tādas programmas. Tev bija jāpabeidz veselības sporta speciālisti, un tad 2 gadus jāpāriet uz bakalauru programmu. Un kad tev vienkārši pusē pasaka, ka tā mēs pārdomājam. Tagad tev ir jāiet no sākuma. Nē. Man ir kaut kāda tā kā arī cieņa pret sevi. Tā kā es taču nemācīšos līdz 35. Es negribu to darīt. Es nemācīšos skolā. Pietiek, es esmu gājusi, es visu laiku mācīšos kaut kādas skolās. Man ir vienkārši, šis ir tiešām tā pēdējā skola, kur man ir šitā jau. Tā jau saka. Man ir 31, pietiek. Un tad būs 35, un sapratīsi, varētu kaut ko pamācīt. Es varētu iet, Bet tu šobrīd mācies vienalga arī un to nutrition kursu. Jā. Tā kā kaut kas tomēr vēl ir klāt. Jā, labi, es teikšu tā. Nutrition kursu, bet taču nevis. Un tad parādīsies vēl cits kurs. Jo, zini kā, tieši tas, ko es darīju. Man ir citi kursi. Man ir, pieņemsim, arī, ko mēs runājam, kas man liekas šobrīd fantastiski tajā visā sociāla tīkla vidē, kad ir šie ļoti kompetentie speciālisti, kuri savu pakalpojumu, savas zināšanas pārdod kā pakalpojumu, kas ir uzticami tādi, kas man kotējās, man liekas, ka viņi ir adekvāti. Un tas, kur tev ir jāiet, ja tu nepasniegsi stradiņos, tikai tādas likumsakarības dēļ, tāpēc, ka tev nav kaut kāds papīrs, tu nepasniegsi nekāds stradiņos kā profesors, tev nav bakalaurs, viss čau. Bet tu vari koncentrēties to sociālo tīklu vidu. Mums sociālā tīklā šobrīd ir tādi speciālisti, kuri rada fantastisku science, tiešām based, pamatotu saturu, no kur es varu mācīties. Un es gribēju viņu arī pārdot tos vai kā grāmatas, vai kā video bibliotēku, kur tu vari mācīties padziļinātāk nekā es to varu darīt universitātē. Vienkārši nav laika viņiem. Un es tāpat ticu, ka es kaut kādas, es mācīšos tāpatās. Un man jau ir saraksts, ka man ir no šī jānopērk tas kurs, man ir no šī jānopērk tas kurs, un man vienkārši nav laiks, jo arī šo viņi jāraksta kvalifikācijas darbs un prakses atskaita. Bet es tāpat mācīšos, bet tas būs ar citādāk pievienotā vērtība. Un tie būs tie ļoti koncentrēti kursi par to ļoti konkrēto tēmu, ko es gribu. Nevis tagad, lai es dabūtu B kategoriju, man ir jāmācās ekonomika. Es viņu nepildu. Mēs ar ChatGPT roku rokā kā 2 labākie draugi. Bet tā ir. Tas ir viens no argumentiem. Kāpēc es tomēr pēc vidusskolas neaizgāju uz LSPA? Jo ir vienkārši izglītības ministrija ir noteikusi, tas pat nav stradiņu vaina un tā nav LSPA vaina. Izglītības ministrija ir noteikusi, ka katrā mācību programmā ir jābūt kaut kādiem mācību kursiem, kas vispārnāt ir jāzina darba drošība, ētika, ekonomika, darba vides ergonomika. Es atvainojos, jā. Bet darba drošība. Tie jau ir cik daudz kursi, kas man ir bijuši, kas nav nekādā veidā tieši saistīti ar sportu, ko vienkārši izglītības ministrija noteikusi, ka tie ir tā kā obligāti visiem, ka tev viņi ir jāzina. Protams, ka man tā motivācija to mācīties ļoti, ļoti zema, un tas viss mācību procesā būtu daudz īsāks, koncentrētāks, jēgpilnāks tā kā manam interešu līmenim, bet, diemžēl tā tas ir.
un tur neko nevar izdarīt. Bet tā, kad es, piemēram, tas man uzliek arī to ļoti lielo to emocionālo slogu mācīties universitātē, bet tā, kad tu, piemēram, pabeidz un tu attīsties tālāk, cerams, ka tu to dari kā fitness treneris, ka tu turpini pilnveidoties, un tad tam ir bišķiņ cita nozīme, manuprāt. Jo es uzskatu, ka man ir vēl ko mācīties, un tieši par to, ka, jo vairāk es par to interesējos, jo es saprotu, ka varbūt man īstenībā beigās vajadzēja iet fizioterapiju, lai es labāk saprastu tomēr to muskuļu darbu. Tā kā man būtu noderējuši šobrīd arī fizioterapeitu prasmes, tā kā, un jo vairāk tur rocies, varbūt man vēl vajadzētu psiholoģijā kaut ko pieķert. Tā kā ir ļoti daudz jāzina. Tas pats stāsts, ko iepriekšējais fizioterapeits Raivis stāstīja. Viņš jau mācījās tikai fizioterapiju, viņš jau to bāzi, viņam no tā sporta visa bija, viņš ielika vienkārši ļoti zinātnisku, medicīnisku pamatu tam visam, kas ir ļoti, ļoti, ļoti padziļinātāks, un viņš tiešām var strādāt rehabilitāciju un izprast cilvēku problēmas, un no tā viņam jau bija apkārt tas, ka viņš varēja būt kā treneris strādāt, viņš ļoti labi saprata pārējās lietas, jo, teiksim, būsim godīgi, fitnesa trenera darbs ir tik vienkārši salīdzinājumā ar to fizioterapeitu. Tu vienkārši tur rādi, un tur ir tā lieta arī tā kompetence saprast, kur tev nav jājaucās, kur tu īsti nesaproti, nevis tēlot, ka tu saproti, bet tiešām, lai tu zini. Un, protams, ka fizioterapija. Bet atkal ir tie kausi, kā mēs runājām, ir tie, kas māca tikai fizioterapiju un ir tādā medicīnas līmenī, kur nenodarbojas spēcīgi sportu. Viņi atkal nevar palīdzēt cilvēkiem, kas tiešām grib būt sportā, un viņiem ir jāatgriež pēc iespējas ātrāk, rīt, parīt, pēc mēneša. Zemes tā, nedara šito. Mēs tieši runājām ar klienti pirms podcasta. Viņa aizvedusi bija, viņa kaut kāds ar vīrs bijis, un viņa tur stāstīja. Viņš man sāp, kad es tur tā kā man pieskarās, viņš saka, tu nespietur. Tā kā, burtiski tā kā tas joks, bet tad neskaries tur, nedari tā. Tu vienkārši, es redzu, ka viņš liek roku šitā tempā, viņam sāp. Un tad ārsts pateica, bet tu nedari tā. Nevis, un šobrīd tā medicīna arī ir aizgājusi uz to, ka mēs kaut ko tur dzeram zāles vai kaut ko, bet nav tā preventīvā. Neviens jau nestāsta, kas ir jādara, lai tu nenonāktu līdz tam stāvoklim, ka tev ir slikti. Ja? Un tas fitness treneru darbs, tiešām arī tas, ko iemācīs šobrīd, un, protams, es neesmu mācījies, bet ļoti labi zinu cilvēks, kas ir. Tur ir tāds maziņš pamatiņš, un tas vispārējais ir tik ļoti jāliek virsū. Un tīpaši, ja tu gribi iet sportā, kas ir fiziskā sagatavošana, kas nav fitness, ir tik daudz un padziļināti jāsaprot, un tur tiešām arī vajag. Tāpēc arī, hokeja izlasēs strādājuši tikai cilvēki, kas ir fizioterapeiti, kā fiziskā sagatavošanas treneri, jo viņiem ir jābūt pārliecinātiem par to, ko viņi dara, vai viņi to var, kur ir viņu sāpes. Jo tu kā fitness treneris, tur pastīsies, ko tu saproti. Tu stāvēsi malā un tu nevari pieņemt nekādu lēmumu. Un tā arī ir, un tad atkal tā ir tā puse, ja tu kādreiz gribēsi trenēt sportistus, tiešām sportistus viņu sportos, ar fitnesa trenera izglītību īsti nepietiek. Tur ir nepieciešams mācīties kaut kur tālāk, iedziļināties un varbūt ar pieredzi iet cauri. Tā jau arī tev ir jāiet tām visām kustībām, lekšanām, skriešanām un visām tā pārējām jāiet cauri, lai turētu to mācīt. Nevis tā, ka tu izdomā vienu dienu, es tagad būšu šitāds treneris, neesmu neko tādu darījis, esmu uztrenējis tikai lielu biceps, un es tagad būšu fiziskā sagatavošanās treneris. Tāds nav. Ir jābūt kaut kādai pieredzei, un to nemāca Latvijā. Jā, un tā ir tā vispusīgā fiziskā sagatavošana, kas ir absolūti cita upara. Jā. Pilnīgi. Un Latvijā tāda nav. Nav vieglietu treneri, vieglietīgs treneri. Kā viņi ir izveidojušies. Tieši tā, viņi vienkārši sportisti, kas izdomā, kāpēc tam. Un, tā ir realitāte. To jau nemāc. Labs sportists nav labs treneris. Jo ir cilvēki, kas var būt spēcīgi, un ļoti labi tehniski priekš sevis, bet, kad runāja par citu cilvēku, nevis tu redzi kļūdas, nevis tu saproti, kā citam to palīdzēt, tu visu zini tikai par sevi. Jā. Protams, ka atkal ir tas viss tas aspekts smieklīgais, vai ne? Kā zināt, kas ir tas labs treneris, viņš ir uztrenējies, viņš ir spēcīgs, viņš ir tehniski precīzs. Kad tu iedod viņam cilvēku, viņš vienkārši stāv un nesaprot. Un tādi ir piemēri, es ļoti labi zinu. Vienkārši perfekti tehnisks cilvēks, bet nav vienkārši tā izglītība un sapratne. Un tas vēl ir jāiemācās, un pat ar pieredzi, ka tu pats esi jau gadiem to darījis, nepietiek. Tāpēc ir tik grūti, vai tā izglītība, vai tie sasniegumi, vai tas, cik tu labi pats to dari, parāda to, ko tu. Man arī, piemēram, es noteikti pats nedaru tās lietas tik labi, jo man pirmkārt nav tas gribas spēks reizēm pat izdarīt to tā, lai tik ļoti sāp. Bet es varu citam cilvēkam pateikt un teikt tik ilgi, kamēr viņš darīs līdz viņam rītīgi sāp.
Tas arī ir par to stāsts, kad ir tās delikātās lietas un tā visa izglītība. Tas tik interesanti, ka tā sporta izglītība Latvijā ir tik savāda, jo tā ir tik milzīga industrija patiesībā, vai ne? Sports ir tik svarīgi sastāvdaļa dzīvē, un man liekas, ka cilvēki arī augstā mēroga nesaprot, cik svarīga ir tā veselība. Jā, protams, kas man likās ļoti ironiski, arī kaut kādā ziņā atspoguļo varbūt to visu to industriju, kas mums šeit notiek, kad mums uz valsts eksāmeniem ir vārds komisiju. Man ir nepieciešama komisija ar speciālistiem, kas mūs vērtēs. Nevar savā komisiju. Nav. Atrada vienkārši. Bet mums prasīja, kā mums studenti veido, vai mēs zinām kādu, ko ieteikt. Bet kāda ir saistība tai komisijai? Viņiem ir jābūt kaut kādiem ar izglītību Viņiem, jā, protams, tur augstākā izglītība, viņiem ir... Bet sportā tieši? Viņiem ir jābūt, bet pat ne visiem. Uz kaut kādiem komisijas locekļiem tomēr neatiecās. Kaut kādiem pietika ar bakalauru. Es nezinu, kā viņi to vērtē, bet pēc kaut personīgām varbūt patikšanām, bet viņiem ir jāpiedara sporta klubā. Viens no kritērijiem. Tādi. Vai jāpārstāv sporta klubs? Visticamāk, jo es laikam saprotu, par kādu komisiju tagad runāts, laikam zinu tos speciālistus. Viņiem nav jāpiedara pašiem, bet laikam ir jāpārstāv. Bet man liekas, ļoti labs spoguls, kā viņi meklē mums komisiju un kā aptuveni ir tā situācija. Mums šeit, kad trūkst viņu, trūkst tie speciālisti, jo daudz jau nevēlas iet šo ceļu. Lai kļūtu par labu treneri. Tā objektivitāte, piemēram, arī, ja man uzrunātu, piemēram, es nezinu, kā man būtu jāvērtē tas viss, jo es skatītos ar prizmu, vai tu esi gatavs pēc šī diploma iegūšanas principā iet, labi, neskaitot, ka eksistē C kategorija, bet kā tās, ka tu pabeidz skolu, cik kompetenti. Potenciālajā darba devēja komisijā. Tur ir tā lieta, jā, un tad viņi vai nē. Jā, bet arī, ko tu vari pateikt pēc viena. Piemēram, tev uzdod teorētisko jautājumu, tu saki parādi šo vingrinojumu, jā. Un kā tu pēc tā vari pateikt, ja viņš ir gatavs? Protams, pēc kaut kādas primitīvas tur parādi man divās minūtēs, ko tu vari loģiski, ka... tas jau atkal, trenerim ir noteikti atkal ir, kā tā pieeja, piemēram, šobrīd loģiski, mana pieeja, katram trenerim savādāk, kā viņš katru cilvēku trenēs, tas būs atkarīgs no viņa, un viņš pats izveidosies. Kā es saku, tu vari mācīt atšķirīgus vingrinājumus, kā tu gribi, lai klients pildi, tas nav visiem vienādi jāpild. Bet es gribu, lai tas vingrinājums izskatās tā, lai tu saliecies priekšu tik ļoti, un es gribu, lai tu fokusējies uz to. Citi tu atnāks pēc cita, viņš gribēs savādāk, jā. Galvenais, lai viņš spēj paskatīt, kāpēc tu gribi, lai viņš tā taisa. Jā, un tad jau arī, protams, kā tu vērtē, es mācu cilvēkiem un arī tiem jaunajiem treneriem, kā es to daru, un tad mans tas mērā ir, cik labi jūs spējat parādīt to, ko es jums iemācījis, un kā jūs pēc tam tālāk. Protams, ir citas pieejas, un manā galvā, piemēram, kā trenēt klientu, ir pēc konkrētiem punktiem, un ja tu tos punktus nedari kā treneris, manuprāt, tā kompetence, manuprāt, nav augsta automātiski. Jā, bet tā jau tā vērtēšana notiek. Teorētiski, vai ne? Tāpēc es saku, ir tā, ja man ielikt tādā komisijā, man būs tāds, apmēram uzdot jautājumu, un tāds, es tālāk, šogad nav pabeigts. Šogad izlaidums nebūs, ja jūs atnākat pie manis uz kursu, un tad es jūs izlaidīšu cauri. Tā ir biznesa ideja. Tu man neizlaist? Tu jau tagad saproti kaut ko, es jau tevi trenēju, tāpēc tu esi kompetenta. Šitā manējā viņa vienīgi. Jā. Es jau viņiem visu iemācīju. Principā jau zinu visu, kā vajag. Ja te pie citiem treneriem, tā ir jūsu pašu vai nevajadzēja. Jums vajadzēja nākt pie manis. Bet tā tas ir. Un es nezinu, labi, es jau domāju, es nezinu. Es nezinu, kā tur būs. Tā vienmēr. Es tāds speciālists daudz pati godīgi sakot nezinu. Jā, kā, tur ir tā lieta. Būs man priekšniec arī. Zini kā, vadīt klubu vai kaut ko tam līdzīgi ir pavisam citas prasmes, kā būt trenerim, pirmkārt. Jā, tu vari būt labs kluba vadīt. Visi ir bijuši, viņi ir trenējuši. Viņi vienkārši ir jau tajā evolūcijas pakāpē, ka viņi ir ļoti krūti. Viņi vienkārši vairs nenodarbojas ar to. Viņi nodarbosies tur tādu lietu, kā apmāca citus. Jā, protams, ja tā ir. Saku tieši tā, atkal to kompetenci saprast, cik kompetenti tās komisijas dalībnieki, lai viņi novērtētu to. Bet bija grūti atrast viņu tāpat tā. Jā.
Ne, nu kā es saku, tāpēc jau tā smieklīgā daļa, jo man arī liktos, vai man ir jāmācās bakalaurs vai jāietu. Jo tā kā, kad bija tas jautājums par to mācīšanu RSU, tas nebūtu nekad tendēts uz naudu, tas būtu tieši tā, tas būtu tā sirds lieta, ko es gribētu iedot cilvēkiem, jo tas ir viens no maniem mērķiem, tomēr iedot kaut kādu labumu, lai cilvēki iemācās un saprot, jā. Tas nekad nebūtu par naudu, jo skaidrs 8 eiro par stundu vai 2, tas nekāda atšķirība vairs nav vai ne beigās, vai arī par praksēm un tālāk atkal runājot par to, tas ir pavisam kaut kas cits. Bet tas būtu vienkārši, ka tu iedod to ārtavu un ieliec kādiem citiem, kaut kādu to labumu. Un, tas vienmēr ir tas... Kāpēc arī tie profesionāļi, augstākā līmeņa, viņi saprot, tā kā saka par tiem kursiem. Tu jau vari vienkārši uztaisīt kursiņu, dabūt 1000, jā. Tas pats tie cilvēki var iet un kaut ko mācīt citiem kursiņus, un kāpēc viņiem iet un mācīt citus, kas varbūt nerespektēs, ko viņi vispār tur saka, viņiem ir nauda, viņi palaiž gar ausi, jā. Atkal, tas ir arī kaut kāds respekts, ko tu meklēji. Tu atnāc, darīt kaut ko, tad klausies un darīt, un negribi, var iet prom, viss. Tas nav tikai naudas jautājums. Ja, ja tev neinteresē un absolūti nerespektē man nav jāstrādā ar tevi. Un to es saku katrā podkastā, kad ne tikai klients izvēlās to treneris, tu kā treneris arī mierīgi. Ja tev nepatīk tā pieeja, tev nav jācīnās pret sevi, jāiet pret savu integritāti vai pret, savu prieku un jānāk bēdīgiem. Ja. Vienkārši var pateikt paldies, ja, sadarbību mēs beidzam, ja tu vari meklēt kādu citu. Un tas, man liekas, ir... Tas ir grūti, jā. Vienmēr tas arī citiem ir tās naudas jautājums grūti, vai palielināt kaut ko vai ne, tad sēdēt visu mūžu, ja vai ne ar vienu to algu vai tam līdzīgi, vai to treniņu cenu. Un tad citiem atkal ir tas, ka tu mocies ar vienu klientu, ar ko tev rītīgi neiet, tur, piemēram, gadu, un tad tu vienkārši beigās saki, šie laiki vairs nav pieejami. Neviens laiks nav pieejams, un tu mēģini kaut kā, bet jābūt atklātam, un cilvēkiem ir jāsaprot, ka tu nevari uzvesties, kā tu gribi. Un jārespektē arī citi cilvēki. Tas ir tik vienkārši. Jā, piekrīt. Mums laiks ir beidzies. Jā, liels paldies Montai par to, ka viņi ieradās, par to, ka mēs parunājām tik daudz par suņiem. Jā. Ja esat tikuši tik tālu, tad ir skaidrs jums, ka mēs nerunājām par suņiem. Mēs īstenībā runājām tikai par fitnesu un sportu. Un tad mēs varbūt kādreiz parunāsim arī par tiem suņiem. Nav jau skaidrs, mēs atnāksim nākamreiz un varbūt atkal nē, bet katrā ziņā, man liekas, mēs kaut ko interesantu parunājām un cilvēkiem kaut kādu ieskatu arī iedavām tie, kas mācīties grib un iet, jā. Parasti mūsu pēc treniņu sarunas. Jā, tas ir tā kā vienmēr šajā podkastā ir. Tiekamies reiz ceturksnī un tad tā, kas ir noticis nozarē. Tas tu redzēji. Jā, tā ir. Šis podcasts arī vairāk ir par semināriem un vienkārši draudzīgi parunāties un interesantām lietām. Un kā jau cilvēkam varbūt kaut kas iekrīt galvā, viņš aizdomājas vai kādam jauniem speciālistam un tam līdzīgi. Jā, paldies Monta vēlreiz. Un tad jau mēs noteikti tiksimies arī sarunā par suņiem pēc 10 gadiem. Paldies jums!